Es šobrīd atrodos Aglones dzelzceļa stacijā. Aglone mums ir īpašs vārds, un ar Agloni mums saistās īpaši notikumi, bet ar dzelzceļa staciju arī tie saistās, bet pati Aglones dzelzceļa stacija jau ir īpašs stāsts. Proti, faktiski šī te necilā stacijas ēka, kas redzama aiz manis, ir piedzīvojuši pašu dzelzceļa pirmsākumus. Un kopā ar Maltas dzelzceļa stacijas ēku ir divas vecākās stacijas celtnes, kas ir saglabājušās līdz mūsdienām. Jau 1860. gadā tika atklāta vilcienu kustība starp Sanktpēterburgu un Daugavpili. Vēlāk šis dzelzceļš tika pagarināts un, pareizi sakot, tā iecer jau bija diezgan pasena, savienot divas nozīmīgas toreiz Krievijas impērijas pilsētas, Sanktpēterburgu un Varšavu. Un relatīvi neliels, vairāk kā 100 km garumā dzelzceļa iecirknis arī šķērsoja un šobrīd šķērso Latvijas teritoriju. Jā, nav vairs Krievijas impērijas, un, protams, dzelzceļš ir sadalīts starp vairākām valstīm. Tas ir Krievija, Latvija, Lietuva, Baltkrievija un Polija. Un līdz ar to arī šāda dzelzceļa nozīme ir strauji sarukusi, un arī šobrīd faktiski vilcieni te praktiski nekursē, pa retam kāds kravas vilciena sastāvs. Izņēmums ir viena diena gadā, kad uz Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas pasākumu uz Aglones baziliku šeit dodas ļoti daudz katoļu ticīgo un arī citu konfesiju pārstāvi. Un tad stacija ir atvērta, kaut gan līdz pašai Aglonei no šejienes ir jāmēro aptuveni 11 km liels attālums, bet tas jau ir sīkums. Faktiski tā sanāca, kad Aglones dzelzceļa stacijas sākumā tās nosaukums bija Rušona, kas mazliet tuvāk Rušonas mūža atrodas šai stacijai. Ar Agloni, jā, ir diezgan novietotas tālu viena no otras, un šeit līdz ar to ir Aglones stacijas ciems, kas ir radies tieši sakarā ar šī te Sanktpēterburgas Varšavas dzelzceļa izmantošanu, eksploatāciju, jo kādreiz, protams, bija nepieciešams diezgan liels darbinieku daudzums, lai šo diezgan nozīmīgo dzelzceļu apkalpotu, un tāpēc šeit ir arī dažas ēkas pat no tā paša 1860. gada, bet vairums jau parādījušās pēc tam. Ciems ir attīstījies visstraujāk 19. gadsimtā, bet arī vēl līdz Pirmajam pasaules karam, un arī pat pēc tam ir parādījušās jaunas ēkas šajā ciemā. Līdz ar to mēs varam teikt, ka Aglones stacija ieņem īpašu vietu, it sevišķi Latvijas dzelzceļa vēstures kontekstā, arī mūsdienās, un, protams, joprojām te kursē vilcieni, joprojām šis dzelzceļa iecirknis starp Rēzekni un Daugavpili tiek izmantots. Cita lieta, kad, diemžēl, dažas ēkas pazūd arī šeit relatīvi nesen, pirms gadiem 20 bija redzams ūdenstornis aiz manis, tā tagad vairs nav. Tāpat arī pazūd citas ēkas, bet tās, kas ir palikušas, tās tiek dokumentētas, un vismaz virtuālā veidā mēs tās saglabāsim arī nākamajām paaudzēm.